Turpinām domas sēdi. Tātad 31. jautājums par papildus finansējumu piešķiršanu projektam iekratas apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizācijai. Tātad projektā ir paredzēts iegādāt pārģērbšanās kabīnes, kurām ir izstrādāts individuāls dizains. Šai gadījumā mums pietrūkst, lai šīs 6 kabīnes iegādātos 478 eiro pie tās naudas, ko piešķīra šim te piekratas aktivitātēm. Tātad tās ir domātas kabīnes ir peldvietai Zilā karoga pludmalē. Tātad 6 kabīnes būs ar interesantu dizainu, ar numerāciju, lai var atšķirt, kur viņš atrodas, lai var informēt, kur kāds negadījums ir un tā tālāk. Mums šī papildus naudiņa ir vajadzīga. Es nedaudz pasniedzu projektu finansē. Lūdzu, kādi jautājumi? Mums nobalsot. Jautājums tāds, vai Zvenēcimā mums līdzīgi programma? Šī ir tieši atbalsts no LPS, tas bija atbalsts no Pašvaldības savienības, ja, kas nāca kopējā summa atbalsta bija šī te tieši. Ir tā, ka projekts kopā ir 9000 un Latvijas izsēdības fonds finansējums ir 8305 eiro. Mums kādā ziņā tagad būs izstrādāts dizains zināms, iespējams, ka varbūt kaut kāds pārējās varbūt nedaudz lētāk, vai kā savādāk varēsim ar šo strādāt, vai pēc līdzīgi dizaini, nedaudz mainot krāsas, lai būtu atšķirības. Tiešām var paskatāt papildus orientējas ir pludmalē, ka tās ir numurētas. Ja ir kāds arī vienalga kāds situācija, kad ir jāziņo pašvaldības policijai vai avārijas dienestam, tad arī cilvēka orientējas ir pie kādas numerācijas kabīnes, kas atrodas. Pēc lieliem burtiem šis numurs ir, ja, tā tāda ierasta pasaules praksa, ka papildus orientācija pludmalē. Nu, var arī ar burtiem. Vai kā pirms skolas izglītības iestāde? Es kaut kā ne tā... Ar bildēm aizstāv. Jā, cienāšu. Viņa jautājums, tad būs rakstīts skaidrs ar vārdiem vai ar cipariem, bet šeit gadījumā ar cipariem. Paldies! Jā, mums tagad kaut kādas aktivitātes būs tā kā padomāt, jā. Paldies, vienbalsīgi apstiprināts, paldies. Nākamais ir par papildus līdzekļu piešķiršanu iekšējā parāda procentu nomaksai. Lūdzu, Gads kādīs komentāru. Šogad ir saistībā Covid situācija, iespējams ņemt vairākus kredītus, līdz ar to nepieciešams ir procentu nomaksai finansējumu. Tātad šim ir vajadzīgs papildus tātad kopējā summa kāda ir vajadzīga? 5811 eiro, ja? Lūdzu jautājumu. Lūdzu nobalsot. Nāk. Tātad lūdzu vēl vienu nobalsot. Rīgu. Tātad, par cik mēs esam saistībā ar Covid, ko mēs ņēmām, piedalījāmies konkursā aizņēmumu saņemšanā ieelu būvniecībai, tātad šī aizņēmuma jau jāsāk sabot maksāt šo aizņēmumu procentu, maksāt šogad jāsāk. Bet procentu maksājumu. Jā. Paldies. Par 14, paldies. Nākamais par līdzfinansējumu Rīgas Kristīgajai pamatskolai. Tātad izskatījām arī pagājušā gadā šo te konkrēto situāciju, kas ir ļoti komplicēta. Šeit būtu jāskata tādā slēgtā daļā. Varbūt varu bez datu noplūdes mēģināt apstāstīt to situāciju. Tur es arī lūdzu
nedaudz precizēt lēmumu projektu par summu, nevis 320, bet 260, jo tāda ir tā maksa. 60 eiro tur ir kaut kā gadījušies par to ēdināšanu. Mēs tā kā nesadzam. Papildus vēršu uzmanību, kad bērnam ir tātad noteikta speciāla izglītības programma, ko nodrošina arī mūsu Salkrusta izglītības iestāde. Savukārt minētā skola to nenodrošina, un papildus vēršu uzmanību, ka šobrīd mums nav aktuāla spēkā esoša regulējuma par to, kādā kārtībā mēs sadzam izmaksas citās izglītības iestādēs. Tomēr domas sēdes darba kārtībā ir izstrādāt saistošie noteikumi, kuri stātos spēkā ar nākamā gada janvāri. Un attiecīgi šis finansējums konkrētajā gadījumā, ja deputāti lems tam par labu, tiks tikai maksāts līdz šī gada beigām, līdz stājas spēkā mūsu saistošie noteikumi. Jā, paldies. Jautājums ir. Runa ir 42. jautājumu, ja, kas ir iekļauts darba kārtībā. Jā, katrā ziņā, kad viss ir bijuši klāt, mēs šo jautājumu esam vairāk arī skatījuši, un šis nav tāds viegls jautājums, un mēs zinām, kādas ir grūtības ar šo te, ja īpašas vajadzības, un attiecīgi, ja ir atrasts kompromiss, ka bērns šeit jūtās labi, un pēc visiem daudziem mēģinājumiem un pārdzīvojumiem, tad ir svarīgi arī, ka šī te atbalsts šai te ģimenei un šim te bērnam, ka tomēr šīs te labsajūta, kas tiek nodrošināta. Jā, tātad summa tie 270 eiro mēnesī, jā. Tāpēc, protams, katrs izvērtējam par savu viedokli, bet mums ir atbalstīt šo, kā mēs darījām arī pagājušā gadā. Lūdzu, balsojam. Paldies, balsošanas slēdzu. Par 14, vienbalsīgi, paldies par atbalstu. Nākamais jautājums par budžeta palielināšanu kompensācijām par pirmsskolas bērniem, tātad tiem, kuriem nav vietas Salkrastu pirmsskolas izglītības iestādē, tad, lai kompensētu atbilstoši mūsu noteikumiem privāto pakalpojumu sniedzēju vai aukļu atbalstu. Tātad šeit ir vajadzīgi papildus diezgan ievērojama summa, 27 000 eiro, pie tā budžeta, kas jau mums ir šajā gadā paredzēts. Tātad kopā šie te neskatoties uz to, ka ir šie te moduļi bērndārzā papildus, ja, un papildus vairākas grupas apmeklējuma bērndārs, tomēr ir ievērojams bērnu skaita pieaugums, un attiecīgi arī šīs te kompensācijas ir krietni vairāk, kā bija plānots. Lūdzu, kādi jautājumi? Patiešām ļoti liels skaitlis īstenībā, nebūtu laika domāt, kā paplašināt bērndārs. Jā, to mēs arī izskatām šādas te iespējas, kāds ir finansējums, piesaists iespējas un iespējams par to, ka zvejniecībā varētu būt arī kādas grupas, ja tādas iespējas būs, tad noteikti tās izmantosim. Kaut gan izmaksas kopumā ir līdzīgas, tik daudz, ka varbūt vecākiem ir ērtāk šeit vietas saņemt pakalpojumu, nekā meklēt kādus privātos pakalpojumus sniedzējus, kuriem bieži vien ir jāpiemaksā vēl. Bet izmaksas kopumā ir tāpat ar būvniecību, ar algām un vispār ar uzturēšanu viss ir diezgan līdzīgs. Jā, ne vēl lielāks.
Izmaksas jāliek piesaista vietai, videi. Jā, nu, kā es teicu, vecāku ērtībām un, vecāku ērtībām un tā tālāk, protams, ka pilnīgi piekrīt. Un iespējams, ja būtu vēl viena privātā iestāde, varbūt arī būtu dažādība, ja, jo, nu, ir vecāki patīk, ka tāda savādāka ir. Lūdzu, vēl divi nobalsojuši. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 14, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par aprīkojumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Vidzemes zvejnieku biedrība. Par šo kāds īsts komentārs Mārītei? Jā, tātad pašvaldības zivju fondu atbalstītā projektā iegādājās 8 rācijas un 1 eholoti zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai. Un tad ņemot vērā, ka pašvaldībai jau ir tā kā sadarbība ar Vidzemes zvejnieku biedrību, tad ir sagatavots lēmuma projekts par šī aprīkojuma nodošanu tieši šai biedrībai. Lietošanā. Jā, kādi jautājumi? Lūdzu nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 14, lēmums pieņemts. Nākamais par papildus finansējumu piešķiršanu projektam Saukastu novada Gļānas ceļu pārbūvu realizācijai. Te jau laikam ir tajā pašā objektā, par ko mēs iepriekš jau lēmām. Mārīt, īsts komentāri. Jā, tātad šie te papildus izmaksas tieši attiecās uz ceļa pārbūvi. Bija nepieciešams izbūvēt vairākas nobrauktuves uz īpašumiem, kuras sākotnēji nebija paredzētas projektā, un līdz ar to, lai būvnieks varētu tā kā izbūvēt, bija nepieciešama 3360 eiro nauda. Šeit gan es varu minēt, ka šos 3360 eiro mēs uz projektu, uz publisko finansējumu neattiecināsim, un tas ir tā kā pašvaldības līdzfinansējums. Jā, lūdzu, kādi jautājumi? Kāpēc projektā viņš netika paredzēts? Principā es gribētu atgādināt arī, ka projektu mums izstrādāja 2 mēnešu laikā šim te. Atcerieties to rudeni, kad Baltijas iela bija tas pēdējais vilciens. Komitejā nerunāja par šito jautājumu, ka tas arī uz tam Čaulām attiecās? Nē, Čaulām mēs neatiecinām uz Baltijas ielu kā tādu uz ceļu pārbūvi. Čaulas ir cits pasākums, un uz ielas pārbūvi mēs viņu neatiecinām. Šis ir tieši saistīts ar ielas pārbūvi, arī šīs izmaksas mēs sniegsim lauka atbalsta dienestā iekšā, tikai mēs nesaņemsim no viņa publisko finansējumu. Tie ir neapgūtie būvgabali, kuri ir izdalīti, bet uz kuriem vēl nav sākta būvniecība. Jā, nu, diemžēl tā ir situācija. Protams, būtu labāk, ka projekti būtu kvalitīvāki, bet diemžēl tas bija ievilkts šī te procedūra, projekts iesniegšanas, sagatavošanas un tā tālāk, tāpēc mums nācās, var teikt, ārkārtas apstākļos pieņemt lēmumus un, var teikt, lai vēl paspētu pieteikties, un tāpēc labi, ka to vēl paspējam arī izdarīt pēdējā brīdī, bet, nu, ir zināms neprecizitātes. Lūdzu, nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 14, pret atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Rīgas iela 81,5. Otrās izsoles organizēšanu. Kādi jautājumi par šo?
Kas ir izmainīts nolikumā? Nekas nav izmainīts. Nē, interesi cilvēkiem bija uz to izsoli. Vienkārši divi paņēma un Izsūkoja visu. visu sabojāja, principā, jā. Vai tad nevajadzēja pieņemt kaut kādus soļus, lai nav iespējams tādi? Tur nav varianti. Nav varianti. Iedomājamies, tas otrais nosola, viņš zaudē, idejiski pirmais pārdomā, otrais jau ir ieplānojis un kaut ko citu nopirks. Mēs tam otram nevaram īstenībā pārmest, ka viņš pēc tam tomēr nepērk. Jo, laiks iet uz priekšu un cilvēkiem plāni mainās. Mēs varam tikai nosodīt visu. Jā. Un pirmais zaudē nodrošinājumu naudu. Vai solis ir adekvāts? Kāds bija iepriekšējā reizē solis? Bija ļoti daudz šie soļi. Soli tagad laikam mēs pacēlām. Šobrīd ir 200 eiro jau. Jā, bija 50, ne, 100 bija. Nevajadzētu 500 eiro? Ne, solis nevar būt lielāks par 10% no sākuma izmaksas. Mēs tad varam likt 400, lai vieglāk rēķināt. Tad liekam 400 eiro. Varam likt, jā. Jā, šie daudzie soļi, jā, bija ievērams daudzums, vairāk valsts bija pierakstīts. Un pretendenti bija. Ja par citu bija bija arī šobrīd daudz. Bet arī bija. Tātad solis 400 eiro. Un notiek mums izsole 20. novembrī 9:45. 10. jā. Jā. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Lūdzu nobalsot par otrās izsoles organizēšanu. Paldies. Balsošanu slēdzu. Par 14. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums par finansējumu Ziemassvētku dekorācijām. Tātad, lai daļēji atjaunotu to, kas ir jau nolietojies un faktiski vairs nav izmantojams, šī summa faktiski būtu vajadzīga, lai tiešām pilnvērtīgu pilsētu iekārtot krietni lielāku, vairākas reizes lielāku, bet šis ir tāds kompromiss atrasts starp iespējām un vēlmēm, kas būtu vajadzīgs, lai kaut nedaudz atjaunotu to apgaismanu, kas mums ir, jo faktiski pie ielu laternām šie te dekori, viņi ir savu nokalpojuši, un mēs zinām, ja viena dekora cena vidēji tirgu ir apmēram pie vienas laternas no 300 līdz 700 eiro, tad, pieņemsim, lai izvietot tikai atsevišķos pilsētas rajonos, abos galos un pārskatās pa vidu, tad vien būtu vajadzīgi reizes 3 lielāka summa, ja? Bet šajā gadījumā tie ir tikai atsevišķi nianses, lai gan zvejniecībā, gan centrā, gan Baltās kāpes rajonā būtu atsevišķi gaismas elementi atjaunoti un jā, lai būtu vismaz kaut kāds pārsteiguma un prieka moments pilsētas iedzīvotājiem, bērniem un tā tālāk. Tad lai abos galos tad arī ir. Jo pa vidu košanas ir izgāds ārā uzreiz tumā. Tad kaut kur Skatīsimies, ko vēl varam kādā veidā. Tieši tā, jā. Protams, gribētos. Visi nav. Tieši tā. Jā, tieši tā arī darīsim. Šobrīd tiek visi pārskatīti, ko var vēl saremontēt tā tālāk, bet skaidrs, ka visiem gribās to pārsteigumu momentu un kaut ko
nedaudz krāšņāk, spilgtāk un lai būtu kaut kāds dizainiski arī viss izskatītos, bet nu jā, tas ir tie nopietni ieguldījumi, kur droši vien, ka ir vajadzīgi būt krietni lielāk šī summa. Tāds rošums tiešām ir saprotams. Tad, kad it kā ir, it kā nav, tad viņš vienkārši nespēja. Jā, un arī šīs ceglēs. Nevaz bērniem, nevaz pieaugušiem. Bērni vispār nepaskatās augšā. Bet jau ir vairāk, tad viņš to ierauga, ja no kaut no lejas Tas ir pēc pieaugušie ielīja. Anta, lūdzu, pabalso. Nobalso, lūdzu. Paldies. Par 14 pret atturās nav. Tātad nākamais par Saukas novada pašvaldības iestādes Saukas kultūras centrs vadītājs atlūgumu pieņemšanu. Jā, vai es labprāt ilzi kādu nelielu jā, varbūt jā. Es nebiju izdomājis atved runas. Es atvainojos. Nu jā, ko es varu pateikt? Lielu paldies domē par šo visnotaļ interesanto un dinamisko pusotra gada periodu. Manuprāt, tā kā no tām ambīcijām, ar kādām es sāku strādāt, diezgan daudz, kas arī izdevās. Jāsaka, ka arī laiks, kurā es sāku strādāt, bija diezgan interesants, ņemot vērā, ka infrastruktūra bija tuvu kritiskai un, lai būtu vēl jautrāk, tad sākās arī Covid. Par spīti tam visam, manuprāt, ir izdevies tā kā atsvaidzināt Salkrastu kultūras dzīvi. Ļoti ceru, ka arī nākamais vadītājs būs ar augstām ambīcijām, ka viņam būs varbūt vairāk laika sakārtot vairāk sistemātiskas lietas, kas patiesībā traucē diezgan daudz ko izdarīt, proti atrisināt kaut kādus personāla jautājumus un saprast, vai var piesaistīt vēl kādus cilvēkus, jo nav noslēpums, ka mēs strādājām daudz, strādājām visi, un protams, darbs ir laime. Tā kā par to prieks, nu jā, kaut kā tā. Paldies. Jā, vai ir kāds jautājums vēl deputātiem? Ja nav, tad es gribu pateikt visu deputātu vārdā un domas darbinieku vārdā. Ļoti lielu paldies par sadarbību. Laiks tiešām interesants. Pilns ar pārmaiņām, dažādiem notikumiem. Tad jānobalso. Lēmuma projektā trešo punktu vajadzētu nedaudz palabot, kad visas lietas ir jānodod nevis vietniecēm, bet izpildirektoram. Izpildirektors par to ir informēts? Tikko dzirdēju. Jā, nu tad... Tas būs vēl uz mēnesi. Bet tad iebūs skaitīs. Nav nedziņas. Precizējumu, lūdzu, nobalsot visu, kas vēl nobalsojuši. Aiva, Anta, Guna. Paldies, balsošanu slēdzu.
Par 12 pret 1, atturās 1. Tātad pieņemam šo te iesniegumu un uzdodam nodot un pieņemt šīs te lietas. Paldies. Nākamais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvētu zemes gabalu 10. iela 22 Vecbiķernieki izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad ir bijusi izsole un šī te cena ir bijusi 2700 eiro. Būs kādi jautājumi? Būs nobalsot? Pārāk sakāpināts emocijas, ka pat dators nestrādā. Ivars noteikti vajadzīgs. Paldies. Par 14 apstiprina rezultātus. Paldies. Nākamais jautājums par kokmateriālu krautuves izsoli, atkārtotas izsoles organizēšanu. Tad šoreiz ir precizēts šī te summas un sākuma cena. Tātad tā ir 1424,72 eiro centi. Kādi jautājumi par izsoli? Jautājumi nav, uz nobalsot. Tā, piekrīti. Varbūt jau tikmēr var par 42. jautājumu īsti komentēt par šo te kārtību, kādā Sauksnola pašvaldības sēdz licencētas vispārējās izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādē. Kurš varētu pakomentēt nedaudz tos galvenos principus? Latvijā, tad viņam kompensē šo te maksu tādā apmērā, kāda ir vidējā viena bērna izmaksas Oprastu skolā. Un tā vidējā maksa tiek noteikti kādā veidā? Tā vidējā maksa tiek Tātad tiek abas skolas. Ja mums ir atšķirīgas maksas. Noteikti, jā. Bet tiek abas maksas kopā saskaitīts un uz divi izdalīts, jā? Vidējā, jā? Ja mums ir atšķirīgas maksas. Tieši tā, jā. Un tad netiks arī šķiroti, kādi bērni, principā tās tiesības būs visiem bērniem, jebkurā izglītības iestādē, un šobrīd mēs apkopojam informāciju, kāds stāvoklis ir šogad bijis, lai varētu provizoriski paredzēt, kāda līdzekļi būs nepieciešami nākamā gada budžetā. Tad mēs šobrīd pieņemam noteikumus, nezinot, pat nenojaušot, cik tas varētu radīt papildus izmaksas, ja? Nosacīti, jā. Jā, nu šis ir... Ja viņš stāsies spēkā no pirmā.
Nu, šeit mēs varētu arī domāt par 1. septembri, varbūt nākošā gada, jo tas varētu arī radīt zināmas finansiāls sekas. Daudz pašlaik to dara arī mazākā apjomā nekā vienu bērnu izmaksas savās izglītības iestādēs. Pieņemsim, manuprāt, tepat mūsu kaimiņi vai tikai neatbalsta ar 80 eiro, un savukārt ir skolās ir lielāka šīs izmaksas, 10 mums vidēji kaut kur, jā. Tātad šeit diezgan grūti arī aprēķināt ir šo te finansiālo ietekmi. Tas var mainīties, tas arī no tāds, kas aiziet uz privātajiem. Jā. Bet, varam vēl, protams, arī šobrīd pieņemt un vēl šo te kalkulāciju. Kaut kā otrs pusē, viņš tāpat ir gājies, kad kāds saka, viņš aiziet uz Rīgas, vispār jau ir daudz privātu. Tas maksas jau varētu būt sanārojums arī. Lūdzu, nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Paldies, par 13 atturās 1. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par lietošanas mērķu noteikšanas zemes vienībai Kurši. Tātad šeit bija interesanta situācija ar visām izmaiņām noteikumos saistībā ar abūvas tiesībām un tā tālāk. Proti, ka katram gabalam, kur tiek noteikti abūvas tiesību, vajadzēja noteikt atsevišķu mērķi, ja? Tā bija. Tur bija tā, ka lietošanas mērķim ir jāsaskana ar zemes vienības daļas mērķi, un kurš iepriekšējā domu sēdē mēs viņiem apstiprinājām, viņam jāizvēr šo zemes dienestu, tie 800 kvadrātmetri, kur ir abūvas tiesība, vienkārši viņi nebija parādījuši iesniegumu. Un līdz ar to tagad ir par tiem 800 kvadrātmetriem jāpārliek tā komerczeme. Zemes vienībai kā tādai. Jā, tātad sekos būvmateriālu veikalu paplašināšana. Lūdzu nobalsot. Aila. Paldies. Par 14, pret atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem lēmumā, kas saistās ar pirmskolas izglītības iestādi Rūķītis, 1896 lēmums. Tātad šeit mums bija neprecizitāte vienkārši, ja? Kas šobrīd vienkārši tiek precizēta. Kaut kādā ciparā bija tīri pārrakstīšanās kļūda, bija nosakot šīs te konkrēti var pateikt, kurš tas bija, bet tas bija kaut kāds viens cipars, kas bija kļūdaini ierakstīts, pārrakstījies. Manuprāt, tā bija mēnešāda konkrēta amata vienai slodzēji. Nebija Tur droši vien precīzi Rūķīšu norādīts vadītājs Rūķīšu labāk zināt. vadītāji to labāk zinātu, bet manuprāt, bija atšķirība par kaut kādiem 20 eiro, bet Gati tu droši vien vairāk var komentēt.
Pirms tam laikam bija 595. Un šis bija auklis, kam nebija tik liela. Viņi sadalās. Viņi auklis sadalās, jo saistībā ar pieredzi, un tur bija savādāk, tāpēc bija tāda starpība jāatstāja, un tāpēc ir vajadzīgs 575. Paldies, lūdzu, nobalsot. Tā bija direktora vēlme, samazināt? Faktiski, jā. Vadītājs. Vadītājs. Tas jau ir apsvērts samazinājums. Paldies. Paldies par 14. Nākošais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvētā zemes gabala VF Biķernieki 9.821 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad 5500 eiro. Lūdzu, kādi jautājumi? Lūdzu, nobalsot. Aiva. Paldies. Par 14. Rezultāti apstiprināti. Nākamais par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķu noteikšanu un adresu piešķiršanu. Ārs 29. Pēc atskatīt komentāru. Īpašums sastāvē no 2 zemes vienībām, un īpašnieks ir uzbūvējis ēku, lai nodot ēku eksploatācijai. Viņam tās zemes vienības jāpieno vienā vienībā un vienā īpašumā. Paldies, lūdzu nobalsot. Paldies. Par 14, pret atturās nav. Nākošais jautājums par grozījumu veikšanu Sauklastes sporta centra budžeta izdevumos. Tātad tiek palielināti ieņēmumi vecāku maksas, kādas ir, un attiecīgi arī palielināti izdevumi. Un tas bija saistīts ar sporta nometnē bija vecāku līdzfinansējums, attiecīgi mēs ienesam šos ieņēmumus ieņēmumiem un attiecīgi pretī arī izdevumi. Lūdzu nobalsot. Paldies. Par 14, pret atturās nav. Nākamais jautājums par Vidzemes Jūrmalas mūzikas un mākslas skolas iekšējo noteikumu apstiprināšanu. Šeit kādu komentāru no direktors. Jā, noteikumi jauni. Noteikumi saskaņā ar MK 445, kuri paredz iespēju, ja skolā ir izstrādāti savu iekšējo noteikumu, tad ir iespējams diferencēt pedagoģu likmes. Šajā gadījumā mēs diferencēsim tikai to daļu, kas tiek saņemta no valsts, kā mērķdotācijas, un neatiecināsim uz pašvaldības apmaksātiem pedagogiem, saprotot iespējas pašvaldības. Ja, šobrīd mēs pašvaldībā paliekam uz 790 visi. Savukārt valsts mērķdotācija un trīspusējs līgums to paredz, ka mēs, izvērtējot pedagogus, varam maksāt dažādi. Tāda īsumā ir tā noteikuma jēga. Jā, lūdzu, kādi jautājumi? Jā, šeit tāpēc ir 2 pielikumi. Jums viņi ir redzami droši vien, vai nav? Jā, lūdzu, Vigankungs. Es gribu tāpat tās norādīt, lai būtu skaidrs, ka alga būs lielāka, līdz ar to, tad, protams, tie būs papildus izdevumi arī uz nākamo gadu. Tie no pašvaldības izdevumi. Bet no pašvaldības tiek maksāts pedagogiem.
Nē. Šie ir tikai valsts mērķdotācijas pieejamie līdzekļi. Jā, bet ja valsts mērķdotācija var izmantot arī pašvaldības daļu, līdz ar to tas nozīmē to, ka varēja ietaupīt pašvaldības daļu, bet mēs šo naudu maksāsim vairāk, tad tie ir papildus izdevumi šā vai tā uz nākamo gadu. Nesaprotu, pašvaldības finansē mēs neaiztiekam pilnīgi nemaz tikai to, ko pirmīt nolēma no 750 uz 790, kas ir minimālais noteiktais. Bet summa jau palielinās. Kopējās summas pedagogiem palielināsies, viņiem maksās vairāk. Tas jau vienalga. Protams, palielinās tā summa, ko mēs saņemam no valsts un kur pašvaldība piedalās kā pastkastīte, tā var definēt. Viss. Kādam būs jāmaksā, ja tas lielāk tālāk. Tāpat tās beigās samaksās pašvaldība. Līdz ar to nākamā gadā būs papildus izdevumi. Tas arī viss. Tāpēc arī šo noteikumu virsrakstā ir skaidri pateikts, mēs runājam un pieņemam noteikumus tikai un vienīgi par valsts mērķdotācijas apmaksātajām summām. Par pašvaldību šeit nav neviena vārda. Vai nākamo gadu pašvaldības finansējums pedagogiem tiks palielināts, samazināts? To mēs redzēsim pie nākamā gada budžeta sastādīšanas. To jau mēs izvērtēsim, izrunāsim, spriedīsim, deputāti lems. Ja jūs apstiprināsies, tad no valsts pedagogam tiks maksāt vairāk, un tā starpībai būs vairāk jāpiešķir no pašvaldības līdzekļiem. Tas tad būtu atsevišķs lēmums. Ja tā deputāta lems, kad var arī pašvaldības likmi palielināt, tad jā, šobrīd viņi netiek palielināti. Bet ar šajā gadījumā tad ir plānots, ka pašvaldības likme paliek tāda, kā viņi ir, bet šī te valsts likme paliek lielāka. Nē, tas proporcija mainās. Un ja tiks maksāts vairāk, tas nozīmē, ka vairāk maksāts. Tad papildus līdzekļu vajag. Bet ja vairāk tiks saņemts no direktors... Nē, vairāk netiks saņemts no valsts. No valsts piešķirs tik, cik viņi piešķir, tas arī viss. Iztērēs vēl valdiem valsts Vairāk iztērēs vairāk. Kāpēc lūkšu pašvaldības nesaprotu? Iztērēs vairāk no valsts līdzekļiem, tad vairāk būs jāpiešķir no pašvaldības līdzekļiem. To naudu, kas bija valsts naudu, varēja novirzīt tiem pedagogiem, no kuriem šobrīd maksā pašvaldība. Tā tad sanāk. To gads, acīm redzot, gribēju pateikt. Šeit daļa uz daļu, vienkārši tie ir atkal papildus izdevums nākamo gadu. Labi, pēc tam atrisinām šo jautājumu, kāds var izskatīties, skatāmies kurš nesaprata. Jau tālāk lūdzu nobalsot deputātus. Paldies. Par 14, bet atturās nav. Nākošais jautājums par iestādes Saukastu kultūras centrs vadītāja iecelšanu. Tātad pirms domas sēdes mums bija iespējams tikties ar konkursu komisijas izvirzīto pretendenti kultūras centra vadītājai amatam. Attiecīgi bija iespējas arī uzdot jautājumus un uzklausīt kandidāts redzējumu. Tātad šim amatam tiek virzīta Arta Skudrēna. Vai ir kādi jautājumi vēl? Tātad datums, ar kādu varētu tikt noslēgts līgums šeit 5. oktobris, ja? Tā ir pirmdiena. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts. Ja jautājumu vairāk nav, tad lūdzu balsot par Artas Skudrēnas. Jā, tad atrināt. Varbūt tad īsumā
izpildirektors vai... Procedūra bijusi, kam tika šos... 24 kandidāti bija pieteikušies, kuriem 7 tika uzrunāti pārunā. Finišējot, arī tika uzaicināti vēl 3, bija visi pietiekoši, zinoši, bet tā kā bija jāizvēlās tikai viens no 3, tad komisija lēma un izvirzīja šo kandidātu. Protams, 24 bija arī šoferī, novados pārzīmē. Izvēle nebija viegla, un varbūt katram ir savas stiprās puses, un, protams, nepārbaudot arī pretendentu darbā un grūtībās ir netik viegli pieņemt lēmumu, un šajā gadījumā lielāks atbalsts bija tieši konkrētai pretendentei, un attiecīgi arī aicinu pieņemt lēmumu, jo jāuzsāk darbs nekavējoties, ir jāizstrādā šajā gadā pasākumi jāizveda, kas notiek mainīgos apstākļos saistībā ar vīrusu ietekmi un tā tālāk, kā arī jāplāno jaunā gada budžets nekavējoties un jādomā par kultūras dzīvu apvienošanu jaunajā novadā, tā kā uzdevumi ir ļoti daudz un pienākumi, tāpēc lēmums ir jāpieņem. Pretendenti līdz šim bija strādājusi Ziemeļblāzmas kultūras namā. Nē, es viņu iepriekš arī biju konkursā. Uz aģentūras? Jā. Nu kā tā atcerēju? Nu redz, kā netiecīgs cilvēks nāk vairāk. Jā, lūdzu, deputāts nobalsot. Viņi arī vietējie iedzīvotāji. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 13, atturās 1, lēmums pieņems. Tātad apsveicam Artu Skudrēnu ar apstiprināšanu par Saulkrastu kultūras centras vadītāju no šī gada 5. oktobra. Ziedus pasniegsim rītā, jā. Paldies, deputāti. Nākamais jautājums par līdzekļu piešķiršanu projektam Krastās savienots īstenošanai. Lūdzu šeit Jā, te būs komentārs, proti piekdienā, kad man bija atvaļinājums, notika ārkārtas domas sēde, kurā tika samazināts konkrēts finansējums EK 2231, kā ietvaros bija arī šis projekts, Krastā saviļņots. Tā īsā vēsture, tātad šis ir projekts, kurš bija apstiprināts gada pasākumu plānā. Koncerts sākotnēji bija paredzēts 26. septembrī, tad tas viss sakarā ar Covidu transformējās. Plāns bija mēģināt projektu īstenot šogad, bet saprotot objektīvi apstākļus, viņš tika pārcelts. Pats koncerts ir pārcelts uz nākamo gadu, bet viņš ir arī transformējies kā ne tikai koncerts, bet faktiski multimediāls mākslas darbs, kurš tiek arī filmēts un translēts. Līdz ar to viņam piederīgā eka būtu bijusi 5140. Faktiski mums vajadzēja budžetu grozīt, bet tā kā septembrī es atrados atvaļinājumā, un tā arī mana vietniece, mēs to īsti tā nevarējām izdarīt. Tad sanāk šobrīd, ka mēs lūdzam to naudu, kas kultūras centram tika noņemta, atlikt atpakaļ, tikai citā budžeta ekā. Par projektu deputāti ir informēti, ir bijusi tikšanās, kur piedalījās gan kors Anima diriģente, gan Kristaps Krievkalns, kurš ir mūzikas autors. Īsumā tātad korim Anima, Saulkrastu korim Anima tiek veidot rakstīta īpaša mūzikas programma ar tādu arī ambiciozu pieteikumu mainīt priekšstats par 21. gadsimta kora mūziku. Būs dzīvais koncerts uz Mola akmeņiem
Zvejniekciemā. Būs daudz dažādi interesanti tehniskie risinājumi, un tas viss iegūst arī video formātu. Par to budžetu, tad, kad mēs viņu apspriedām jūnijā, precizējot gada pasākumu plānu, tad viņš tika atstāts šādā apjomā. Un savukārt, kad viņš tika prezentēts deputātiem, tad arī palika, mēs novienojāmies, ka šis projekts Saulkrastiem ir ļoti vajadzīgs, bet ka šī gada budžetā mēs atstājam šo jau paredzēto finansējumu, lai nav milzīgs sloks un sitiens uz nākamā gada budžetu. Ir tā, ka koris ļoti intensīvi pie šī visa strādā. Protams, mēs visi cilvēki esam radoši, tāmes mainās, ekas mainās, bet rezultāts, es domāju, Saulkrastiem ir visnotaļ vajadzīgs. Jā, lūdzu, kādi jautājumi? Varbūt kaut kāds sīkāks, varbūt bija cilvēkiem jautājumi par deputātiem, par atsevišķām pozīcijām, par tērpu rašanos, par to. Jā, tur ir tas, kas ir tie 1000 eiro, tas ir tā kā tērpu materiāls, kurš ir sastāv no halātiem. Viņš ir gan korim, gan pavadošajiem muzikālajiem sastāvam. Savukārt no šiem halātiem tiek veidota dzīvā glezna, kuras autors savukārt ir gleznotājs Mareks Gureckis. Nav nekāds noslēpums, ka viņš ir vietējais, un nav nekāds noslēpums, ka viņu sieva dzied animā līdz ar to. Kā jau vispār anima vienmēr stāsta, ka katrs viņu projekts ir par savējiem, kas ir arī saprotami un es domāju, apsveicami. Tad tur, kur jūs redzat to tāmītē, šo te atšifrējumu par to gleznu, tad tas nav audekls un eļļa, kas karāsies kultūras namā Zvejniekciems. Šī ir šī dzīvā glezna, ko veido 47 koristi plus pavadošie mūziķi, kas tiek fotosesijās, video, tā. Pieļauju, ka konceptuāli apstāstīju. Jā, paldies. Lūdzu, jautājumus. Tātad kopējais skaitlis būtu ap 25,000 eiro, cik es saprotu, šogad tiek filmēts tas gads, jā, un nākošgad koncerts. Viss sarežģītāk tas viss ir. Tas viens video, teiksim, jau ir uzfilmēts, kur saņēma biedrība Anima finansējumu nevalstisko konkursā. Tad top otrs video, tā doma ir top viss horeogrāfija, kā var redzēt, mūzika, teksti, lai šis koncerts izdotos un lai viņam būtu arī šie te biļešu ieņēmumi, tā kā tautu sāk gatavot jau laicīgi, proti tiek veidoti šie te video, jau kas ir rullīši, kas jau būs YouTube platformā, lai savā ziņā reklamētu un pieteiktu koncertu. Tā koncerts pats tiks filmēts, bet viņš jau būs kā tāds nevis vienkārši stāv koncerts, kur stāv koris un tiek filmēts, bet jau tādām tehnoloģijām, gaismām, montējumiem, dejotājiem, kas būs tur. Reāli tas gala produkts būs atšķirīgs nekā tas, ko piedzīvos skatītāji uz vietas. Kā koncerta filma, tā es varētu teikt. Tātad gala produkts būs koncerta filma, nevis pats koncerts. Gan koncerts dzīvajā, gan arī tas video materiāls. Vai Saulkrastes doma ir vienīgais atbalstītājs šajā projektā? Kāds ir kopējais? Nē, kopējais budžets 45,000. Tad sanāk, tu vienkārši gribi to, ko neiztērēji Covidā, tad tev atdod atpakaļ vai kā? Tas nav tā kā neiztērēja, jo mēs jau pie šī projekta jau sāka strādāt faktiski jūnijā. Respektīvi, tika transformēta ideja no koncerta uz koncertu filmu un koncertu nevis iekštelpā, kā tas bija paredzēts sākotnēji, bet brīvā dabā, pludmalē. Bet viņš tā vienkārši transformējās pats projekts. Viņš kļuva par Covid produktu. Šogad 10,880 eiro, 883 eiro un 10 centi. Viņa bija EK 2231,
bet piektdiena viņa tika noņemta un ielikta pie līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tā kā mēs, kā kultūras centrs, drusku nogulējām šo te ārkārtas sēdi, mēs vienkārši lūdzam šo naudu atdot mums atpakaļ un nolikt nevis 2, 2, 3, 1, bet 5, 1, 4. Tas arī bišķi tāds tiesiskās paļāvības princips, jo šī nauda... Tas izdarīts jāsamaksā. Jā, viņi tur, tas... Nē, zin kā ir, jāsaka godīgi, ka mana atvaļinājuma pēdējā dienā uztaisīt ārkārtas domas sēdi, kurā tiek būtiski mainīts... Saka vienkārši, kļūdas pēc noņēmumos, tagad atdod atpakaļ. Jā, lūdzu. Nē, mēs nesaprotu, kā mākslinieks un Mareks Kureks pašreiz jau iztērēs to naudu, ja tas viss būs kaut kā vizuāli. Bet projekts, viņš jau strādā. Kā vizuāli? Viņš ir mums redzams, taustāms. Tātad, fotosesija ar šiem darbiem jau ir bijusi. Šis jau, tas ir konkrēts darbs, viņš konkrēti ar krāsu strādā uz konkrētiem halātiem, kuri tiek vilkti virsū mugurā konkrētiem koristiem, kuri jau ir faktiski jau safotografēti septembra beigās, kuri vēl tiks filmēti oktobrī, un šie paši veidos kompozīciju pēc tam uz mola. Paldies, kolēģi, lūdzu nobalsot. Šī nozīmīgā pieeja, kad ir jāreklamē, liels pasākums jāreklamē laicīgi, tā ir praksa un pieredze, un līdz ar to naudu jāgulda iekšā ir jau tajā, kas tiek darīts pirms sagatavas. Viss? Lūdzu nobalsot, kolēģi. Paldies. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 9, pret 1, atturās 4, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem Saukas kultūras centra 2020. gada budžeta plānā sarīkojumu īstenošanai. Lūdzu, arī vēl īsu komentāru pie pēdējā jautājuma. Tātad šis te pats piekdienas sēdes, viņš pārsteidz nesakot, bet mēs tagad redzam, kā mainās Covid situācija valstī. Mēs redzam, ka tas pasākumu plāns, pēc kādu mēs vēlējāmies strādāt vēl jūlija mēnesī un vēl augusta mēnesī, kurš likās pilnīgi reāls šobrīd, tātad transformējās. Vienlaikus mēs redzam, ka mēs pārpildam paredzēto biļešu ienākumu plānu, tāpēc es lūdzu palielināt konkrēto budžeta eku 2231, lai pilnvērtīgi varētu īstenot šos te pasākumus uz jau iekasētā un plānotā biļešu ieņēmuma rēķina. Protams, ja valstī situācija pavisam mainīsies, pasākumus jāceļ atkal. Jā, tātad, bet kopumā, ņemot vērā apstākļus, kādi ir saistībā ar vīrusu, faktiski iekštelpās plānotie arī tradicionālajie pasākumi, valsts svētku svinīgais koncerts un tā tālāk pārceļās visticamākais uz ārtelpām, un tas tiek arī gatavots, lai būtu... Jā, konceptuāli tātad es varu varbūt jau iepazīstināt ar tādu scenāriju, ka iekštelpu koncertu būs jāatsakās, jo ir pierādīts, ka šis ir ļoti apmeklēts koncerts, ko cilvēki ļoti vēlas apmeklēt. Bija jau sarunāts jau sporta centru, ka mēs varētu rīkot tur, bet, diemžēl, mēs īsti saturiski šī budžeta ietvaros viņu piepildīt arī nevaram. Tamdēļ par labu esam izvēlējušies atkal Zvejniekiem kultūras nama izgaismošanu ar video projekcijām, kā tas bija jau iepriekš, kā arī ar koncertu. Šobrīd aizrunāti ir grupa Auļi. Tā visnotaļ atbilstoša pasākuma saturam
Un tad būtu tāds līdz šim daudz vērienīgāks koncerts, nekā tas ir bijis iepriekš 18. novembrī, bet es domāju, ka tas ir tā vērts. Paldies, lūdzu nobalsot. Jā. Nav vairāk. 10 plus 5, 6. Jā. Tu biji konkrēti teikt, ka 2, 2, 3, 1 mēs ar gatavo šodien izgājām cauri. Mums ir pasākumi veidojas vēl no citām nekām. 1, 1, 5, 0, 2, 2, 3, 9. Bet mēs tevi šodien vēl pārbaudījām. Lūdzu nobalsot, kas nav nobalsojuši. Zin, kā saka, rīts gudrāks par vakaru. Jā, paldies. Balsošanu slēdzu. Par 10 atturās 4. Paldies, lēmums pieņems. Tātad domas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Visticamākais, ka rītā arī mēs būsim spiesti sasaukt kādu sēdi saistībā, varbūt ne domas deputātu sēdi, bet domas vai pašvaldības ārkārtas situācijas dalībnieku sēdi, lai lemtu par vīrusu ierobežojumiem. Būs arī, acīm redzot, kādi valdības paziņojumi. Būs valdības šodien bijis ārkārtas sēde, rītā ārkārtas sēde. Tā kā, cerams, ka tas ļoti neietekmēs mūsu turpmāko dzīvi, bet noteikti šie jautājumi būs jāizskata, kādi ir šie turpmākie risinājumi skolās, sporta centrā un slimnīcā un tā tālāk. Paldies!